Labrīt! Jā, Kristaps pusi jau izstāstīja, bet mēs mazliet dziļāk paskatīsimies uz to, kas notika. Un varbūt tiešām jāsāk Zigurd ar atskatu, kas bija tie lielākie notikumi finanšu tirgos kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes. Jā, tad ar to arī sāksim. Jā, kā jau mēs trīs reizes atkārtošos, varbūt tikai iepriekš, ko teiktais, ko cilvēku stāstīja, tad principā pēdējais ceturksnis pagājušā gadā bija investīcija ziņā ļoti veiksmīgs, un tas tādu labu, kā saka, tāda gada sākuma noskaņojumu veido, un principā arī visu pagājušo gadu mēs varam atcerēties kā relatīvi, principā ļoti labi no tāda investīcija viedokļa, kam, protams, pamatā lielā mērā, protams, bija 22. gada nepārāk veiksmīgie rezultāti, vai ne, likums kāpa, obligācija cenas savukārt samazinājās, akcijas arī reaģējot uz likuma kāpumu, tur cietāk monetāro politiku, tā teikt, bažām par to, kāds varētu ietekmēt ekonomiku, akciju cenas samazinājās. Un tagad, principā, pagājušais gads bija tāds no sākuma stabilizācijas un pēc tam jau tāds diezgan izteikts atkopšanās gads, kas ir varbūt tas, vēlreiz varbūt arī ar šo ilustrāciju vēlos parādīt, iekrāsotā teritorija, tas ir tie pēdējie 3 mēneši. Mēs, principā, pagājušo reizi tikāmies atkal tādā neveiksmīgā punktā, vai ne? Tas ir interesants, ka sakrīt mums ar tādiem pagriezieniem. Cerams, ka šoreiz nesakritīs ar kaut pagriezienu uz leju, bet tas 3 mēnešu cikls kaut kāds tur iezīmējās. Bet tas teiksim, kas ir varbūt svarīgi saprast, vēlreiz uzsvērt arī šo ilustrāciju, ka finanšu tirgiem, vai tās būtu akcijas, jo īpaši obligācijas, likmes ir galvenais un vienkārši viennozīmīgi virzošais faktors, un tāds ir tas bijis arī 22. gadā, tāds tas bija arī 23. gadā, un aizsteidzoties varbūt nedaudz notikumiem priekš, visdrīzāk arī 24. gads nebūs īpaši savādāks. Tur ir daudz dažādi vēl lietas nāk klāt, ja mēs varam runāt par vēlēšanas, protams, ekonomiskie procesi kā tādi, bet procentu likmju virzība, monetārā politika, centrālo banku reakcijas, retorikas uz dažādiem notikumiem. Tas būs tas, kas grūstīs, teiksim, tā aktīvu cenas gan dienas ietvaros visdrīzāk, gan arī tādā ilgākā, vai plašāk kaut kādā garākos, teiksim, periodos. Šeit var redzēt, ka, principā, tas arī, kas bija sagaidāms uz gada beigām, arī ASV, galvenokārt ASV akciju tirgu ir tas, ka mēs varētu tur sasniegt to iepriekšējo pīci, ja, bet cik var redzēt šeit, tad obligācijām, ir īpaši drošam obligācijām, tas līmenis ir vēl krietni zem 22. gada sākumā, ja, bet cik es redzu, tas atkopšanas process ir iesācies līdz ar to likmju griestu sasniegšanu. Jā, es domāju, arī tas tajā, kas ir pa labi tāds pietuvinājums, vai ne, grafikam, redzēt, ka principā tas cenu gājienu ziņā, ja mēs redzam, ka tikko kā tās likmes, procentu likmes, etalonu likmes, īsāk vispār tas likmi, tā kaut kāda domāšana investori par to, ka likmēm viņas varētu sākt samazināties, un tas izraisa tādu diezgan spēcīgu likmu kritumu. Tad cenu ziņā, piemēram, arī tās pašas Amerikas valdības obligācijas, kas šeit reprezentē to pašu drošāko, vispār, teiksim, tā finanšu aktīvu daļu, ja. Tas gājiens augšā, principā, bija, es pat teiktu, salīdzināms ar akciju tirgus performanci, ja. Mēs redzam, tajā mērogā. Tāpēc, jā, teiksim, akcijas, protams, vienmēr tas ir kaut kāds tāds aktīvs, kas ilgtermiņā nes vislabāk, tur lielāku atdevu, un to mēs visi zinām, ja, tur tad arī riskantākais un tā, bet, teiksim, tad tajā brīdī, teiksim, kad likmes ir pie stūras, tad arī šīs obligāciju cenu izmaiņas var būt diezgan krasas un arī virzienā uz augšu. Tā kā, principā, tas dzinējs spēks pagājušajā ceturksnī tam finanšu tirgus portfeļu atdevēji, principā tas nebija tikai akciju atgūšanās, tā obligācija pienesums bija daudz lielāks. Ja mēs tādā, tas ir principā tas pats jau tādā portfeļu kompozīcijas sniegumā, ja, tad sākot tur no tāda agresīvā, kas mūsu izpratnē tur 50% akcijas un pārējo daļu veido aptuveni tā pusi uz pusi drošās un riskantās obligācijas, līdz konservatīviem, kur mums tur akcijas ir savukārt 10% un pārējais sadalās starp riskantajām drošajām obligācijām. Tā performance aptuveni izskatās šādi.
Jā, principā, ja mēs vispār tagad to 23. gadu vēlreiz atskatāmies, tad rezultāts labs, un principā viņš palielam tas gada pēdējais ceturksnis arī to rezultātu pārsvarā uzteica. Mēs to pietuvinājumu labajā grafikā redzam, ka tajā brīdī, kad mēs tikāmies 3 mēnešus atpakaļ palielam, vai tas būtu sabalansēts vai agresīvs, īpaši konstruktīvs portfels, tie rezultāti pat kopš gada sākuma, lai arī mēs pagājušo gadu vērtējam kā tādu finanšu tirgus atkopšanās gadu un tādu, zinām, mērā, tādu ar pozitīvu lādētu gadu. Tur praktiski bija nulles, ja, un tas pēdējais ceturksnis, principā, izvilka to visu, tā teikt, maču. Un beigās mēs portfeļos redzējām, starp 5 konservatīviem uz obligācijām orientētiem portfeļiem virs 10 sabalansētajiem un tādiem aktīvākiem portfeļiem. Jā. Šis ir atskats uz to, kas bija, bet, man liekas, vienmēr galvenais jautājums ir, ko darīt tālāk. Mans ieteikums, protams, šobrīd arī paliek aktuāls kopš pēdējais reizes pirkt, bet jautājums ir, ko mēs redzam, kaut kādas specifiskas lietas, ko mēs, teiksim, darīsim klientiem vai alokācijas ziņā tieši. Jā, tas mūsu ceturkšņa tāds lielais ekonomikas, finanšu tirgus, arī portfeļu konstrukcijas izvērtēšanas process parasti beidzās ar šīm portfeļu alokācijām. Tāds vadlīnijas, centrāla alokācija vai tā saucamā neitrālā, kur tad atkarībā no tā, vai mēs, teiksim, uzskatām, vai tirgi ir nepietiekami, risks nepietiekami novērtēts, tad mēs ejam vairāk riskā, vai ja mēs uzskatām, viņš ir pārvērtēts un kaut kādi makroekonomiskie riski ir lielāki nekā tā potenciāla atdeva tirgos, tad mēs ejam no riska, ja, un tad, principā, tas ir tas mūsu galvenais lēmums. Šobrīd mēs pārsvarā lielāko daļu laika mēs, protams, pavadām tajā neitrālajā alokācijā, kas ir arī loģiski, tāpēc viņi ir tā neitrālā, nosauksim, ir tā optimāla alokācija. Mēs šobrīd esam, tāpat kā pirms 3 mēnešiem, neitrālajā alokācijā, nav nekas mainījies, tātad mēs neņemam vairāk risku portfeļos, nekā tas ir optimāli, un arī no viņa īpaši neizvairāmies. Vienīgais, kas ir tāds uzsvars, tas ir tāds šobrīd tāds Eiropas novirziens izveidojies. Bet es domāju, par to mēs varbūt vēlreiz atgriezīsimies. Jā, parunājot par ekonomiku, jo principā tas nekad nav atrauts no ekonomikas, ja, tur ir cieša saikne, un man liekas, nav noslēpums, ka tas galvenais ir tomēr privātais patēriņš, ja ir izbeidzies ar to. Un jautājums, vai cilvēkiem šobrīd ir nauda tam. Jo mēs runājam, ka tur bija kādā brīdī bija samazinājums uzkrājumos, bet tādā pašā laikā gan Eiropa, gan ASV var dzirdēt, ka diezgan daudz runā par algu pieaugumu, ja, un tad vai tas izpaužas arī reālajos cilvēku ienākumu pieaugumā? Jā, kā tā uzsākt to domu, bet ja mēs tagad, teiksim, kur ir tas, kas ir tas kaut kāds aktuālā tēma tirgos vai attiecībā uz ekonomiku, vai ne? Kopš 22. gada sākuma, visu 23. gadu, un principā arī šobrīd, ja mēs tā paskatāmies uz to makroekonomisko domu, tādu kā kopumā, tad pa lielam joprojām mēs tas viss tāds ļoti tāds piesardzības tonalitātē viss tas notiek. Ekonomikas aug relatīvi lēni, ekonomisti redz kaut kādas problēmas, ir lietas, kas tiešām izskatās kaut kādas recesiozas, vai ne, ja mēs tā to varētu nosaukt. Tad ir tas atspērienu punkts, ir tāds ļoti lēni izaugsme ar daudz kaut kādiem makroekonomiskiem izaicinājumiem, riskiem, augstas likmes un tam līdzīgi. Tāpēc mēs, principā, tos pēdējos pāris gadus esam pavadījuši skatīt, mēģinot paskatīties, kur tā reāla ekonomika atrodas pret to kopumā tādu diezgan, neretē tādu depresīvo, bet tādu stagnaciozo kaut kādu tādu fonu. Tāpēc katru reizi mēs atgriežamies pie šiem pašiem, var teikt, jau vieniem tiem pašiem indikatoriem, kas ir svarīgi apstāties, vai tiešām mēs varam runāt par kaut ko, kas tiešām ir recesija, tāda, kā mēs to saprotam, recesija, nezinu, tur labi 8. gads gluži ne, bet tā, ka kaut kas apstājās, kaut kas bankrotē un tiešām ir slikti, jā. Tā nav, jā. Tāpēc mēs pārčikojam šos, un tas, protams, tas viens no galvenajiem, kas ir, atkal mēs atgādājam, tas ir atpaliekošs indikators, ja, tad ieņēmuma puse vai darba tirgus kā tāds, bet tajā pašā laikā,
tas ir tāds diezgan skaidrs indikators, kaut vai atpakaļ skats spogulī, kur mēs atrodamies. Un tas, kas notiek, tad privāta persona ienākumi turpina augt, darba tirgus, bezdarba līmeņi visur joprojām ir zemi, algu pieaugums. Tā kā nedaudz mazinās, protams, vai ne, tas spiediens palielināt algas nav tik liels, jo tā kā inflācija nedaudz atslāps un tas murskuls tā kā nedaudz nomierinās, bet kopumā pa lielam mēs joprojām varam runāt par to, ka ieņēmumi aug, cilvēkiem nauda ir, ko tērēt Un vai tērē? Un pa lielam viņi to arī turpina darīt. Te ir konkrēti par precēm. Es arī varu teikt, katru reizi to apskatāmies vēlreiz. Nav pakalpojumi, bet pakalpojumos ir tā izaugsme arī mēreni turpinās gan Eiropā, gan Amerikā. Nominālajās cenās vispār kosmos, vai ne, notiek patēriņš ir augsts, jo vienkārši preces maksā dārgi. Bet arī tajās saucamajās reālajās cenās, respektīvi par preču skaita ziņā, ja mēs tā to varam nosaukt, tās tendences ir joprojām saglabājās pozitīvs. Vairāk ASV. Vairāk tas mēs runājam par ASV, Eiropā tiešām mēs, arī to mēs tur tālāk redzēsim. Rādītājs Eiropa ir principā Eiropā ir izaugsmes ātrums parasti vispār ir tāds zemāks un tikko kā, protams, notiek kaut kāda bremzēšanās, ja procentu punkts Amerikai tā ir lēnāk izaugsme, Eiropai tā ir praktiski apstāšanās bieži. Tas arī Eiropa ir relatīvi un tā vienmēr ir, pastamies tajā grafikā, tas nav pirmo ceturksnē, Eiropā ir tādas stagnaciozākas tās pazīmes. Bet kopā, ja mēs ņemam pasaules ekonomiku kā tādu, jo tas viss ir saistīti, Eiropai nāk kaut kas no Amerikas, Amerikai nāk kaut kas no Eiropas, tās atblāzmas, tās vēsmas nonāk visur. Kopumā patēriņš, gan ieņēmumu, gan patēriņu pusē, tad joprojām mēs tādas kaut ko varētu nosaukt par recesiju, vēlreiz, kas ir tāds bāzes, kaut kāds tā tēma tirgos, mēs neredzam. Vai to pašu var teikt arī par Latviju, Mārtiņ? Un Baltijas reģionu? Es domāju, ka viennozīmīgi, jo faktiski to tendenci vairāk mazāk 1:1 mēs redzam Latvijā, kad ir no vienas puses tā kā mēs paskatāmies darba tirgu ienākumus, tad algas mums aug, tur pagājušais gads 3/4 vairāk kā 12%, tur arī pensijas tiek indeksētas, kopumā mēs redzam, pēc visiem rādītājiem, vai tā ir oficiāla statistika, vai mēs paskatāmies, kas mums notiek klientiem, cik daudz, privātpersonas katru mēnesi saņem savā bankas kontā, pieaugums ir un diezgan spēcīgs. No otras puses mēs paskatāmies, tirdzniecības pusi, un tepat ir gan apjomu ziņā, gan naudas ziņā, kaut kāda 3 gadu, 4 gadu perspektīva, tur ir kāpums fantastisks. Un savukārt, ja mēs paskatāmies, pēdējais gads ir bijis diezgan stagnējošs tāls vietas. Tā kā, no vienas puses jautājums, kāds ir ienākuma aug un patēriņš neaug. Te tādas divas lietas, ko varbūt tādā tuvākā pēdējo dažu griezumā mēģināja salikt. Viens ir mājasainicība ienākuma mēnesī, viņi diezgan svārstīgi, tur tie Covid bērnu naudas, kad iedeva iekšā un izmaksāja. Un otrs ir vienkārši tirdzniecība, mazumtirdzniecībā, kāds mums ir apgrozījums. Un tas, ko mēs redzam, tādā 4 gadu perspektīvā auguši ir abi. Jautājums ir, ka brīžiem tie ienākumi aug ātrāk un brīžiem patēriņš aug ātrāk. Un Covid laikā, kad mēs sēdējām mājās un valsts maksāja dāsni visādas pabalstus, viennozīmīgi ienākumi aizskrēja pa priekšu, parādījās kaut kāda papildus nauda kontos, uzkrājumos. Savukārt no 22. gada sākuma tas inflācijas impulss bija tik spēcīgs, ka mēs kaut kādu brīdi tie tēriņi aizskrēja stipri pa priekšu, plus vēl mums nāk pa virs, komunāla maksājuma, plus vēl nāk Eiribor vai ne, kredīta maksājuma, kas varbūt uz kopējā fona nav tik liela, bet tomēr arī spēlē lomu. Tā kā 22. gadā faktiski tie tēriņi aizskrēja stipri pa priekšu ienākumiem. Un tas, ko mēs redzam, manuprāt, pēdējā gada laikā, kad tie ienākumi turpina pievilkties, bet mājasainicības tikmēr izmanto visas buferus, lai to tēriņu līmeni uzturētu tajā, kas ir uzkāpis. Līdz ar to noguldījumi mums ir bišķi pēc sarukuši, patēriņu kredīti pieauguši vai nelietojami, bet tā pozitīvā, man liekas, lieta, ja mēs skatāmies šobrīd, tā sajūta līmenī, kaut kur tie ienākumi beidzot sāk noķert to cenu kāpumu, un tas cenu kāpums ir tā kā bišķi piebremzējies. Līdz ar to tā pretruna starp to, ka ienākuma aug un patēriņš tāds stagnējošs, viņš visticamāk jau tā kā sāk atrisināties. Un, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad patēriņa tomēr tā dinamika jau paliek atkal atkarīgāk no ienākuma dinamikas. Ne. Tas izklausās vairāk pēc kaut kādas normalizācijas, bet
Nākamais temats, par kuru gribētu parunāt, tas ir par kreditēšanu, jo no vienas puses, protams, pieaugošam likmam gan cilvēki, gan biznesa uzņēmumi no vienas puses bija piesardzīgāki uzņemoties kreditēšanu vai kreditējoties. No otras puses, varbūt arī bankas, gan tepat Latvija, gan arī pasaule bija piesardzīgākas, vai ir kaut kādas būtiskas izmaiņas līdz ar to likmju griestu sasniegšanas sagaidīšanam? Vai? Nu jā, tas tā, apkopojot, tas kaut kāds tas nezināmais vienmēr kaut kādā zināmā mērā ierobežoja kādu aktivitāti, vai ne, un gan iespējams kāds kredītņēmējs vai tie būtu, piemēram, arī uzņēmumi, tostarp, ja bija iespēja, tā kā īsti nezinot, kas tur būs nākamgad, aiznākamgad un tam līdzīgi, teiksim, to arī piebremzēt, to nedaudz to kreditēšanu. Jā, arī, teiksim, mājokļu, piemēram, iegādājoties ar tā likme nedaudz, varbūt lika kādam aizdomāties, vai vajag to darīt tagad, vai varbūt pagaidīt kaut ko bišķi vēlāk. Īpaši varbūt tas tā Amerikā, ja, kur svarīgi, kur ir tās, kā saka, tur tās fiksētās likmes, ja, un divreiz jāpadomā, vai gribās tagad fiksēties, kaut tur pārkreditēties. Bet, kamēr tās likmes kāpj, kamēr īsti nevar saprast, kur būs tie griesti, cilvēki, varbūt, kas, nezinu, neesam tur nestrādā bankā vai ne, un nesako katru dienu nav iespējams pastīties, kas notiek ar futuriem kaut kādiem, ja tur likmi, viņi, protams, viņam tur tā bilde izplūdusāk, un ja tā neskaidrība ir, bišķi ierobežo bankas pa lielam, es teiktu, ja tā vispār tā pilnīgi godīgi, mēs arī par šo runājam, man liekas, pāris ceturkšus atpakaļ, man liekas, jau tāds bankas, ka tāds piesardzīgas, kļūst, nedod naudu vai ne. Tas ir tāds koncepts, tāds bišķi savāds, es tam īsti pat tā gluži neticu. Ja, varbūt, protams, ka ir kaut kādi laiki, atkal mēs runājam par ekstrēmiem 8., 9. gadiem, kad ir tiešām grūti dabūt kredītu. Drīzāk mēs runājam par to, ka pieprasījums vienkārši pēc kredītiem ir tas, kas bremzē vai palielina to kredītu masas pieauguma tempu. Ja, tā kā tas kopumā, bet arī, ja mēs labi skatāmies tieši to banku kaut kādu to noskaņojumu rādītājs, kas ir šie, tas kredīt standarti, kas ar tiem notiek, tas, kas ir noticis pēdējos mēnešos, un tas varbūt tā neskaidrība ir sāk mazināties par to, kur tad tās likmes apstāsies. Un tas tiešām, lai cik cīns nebūtu, tas uzreiz kaut kā diezgan ātri sāk atsaukties tie aktivitātei. Bankas ir atkal pēc šiem rādītājiem tos kredītas standartus laiž vaļā, tā kad uz labākiem nosacījumiem gatavs dot. Un principā, arī gan uzņēmēji, gan cilvēki ņem. Interesanti, es te neliku to grafiku, bet Eiropā pat kredītu apjoms pēdējo 3 mēnešu laikā pat ir tā kā pieaudzis, kas nedaudz izbrīna, bet tas ir tāds fakts. Amerikā turpina pieaugt lēnākos tempos, bet turpina pieaugt Eiropā. Bija vien brīdi Eirozonā, mēs atcerējamies 3 un 6 mēnešus atpakaļ, principā mēs skatījāmies uz tiem kopējiem kredītu masas rādītājiem, visi nedaudz samazinājās par kapeiku, bet tomēr tāds neliels samazinājums notika. Tagad ir sācies atkal pat pieaugums. Tā kā, ja mēs tādā dinamikā raugāmies, tas un kas ir varbūt tā svarīgi, vai ne vispār par šiem rādītājiem, jebkuriem, ko mēs te runājam un apspriežam, ir viņi kļūst labāki vai tā situācija labāka vai sliktāka. Tas teiktu pēdējo atkal, ja mēs ņemam 3 mēnešus vai jau varētu pat pusgadu, tā situācija arī tajā kreditēšanas vai kā lai to pasaka, tā naudas ieplūšana ekonomikā, situācija ap to ir kļūsi, drīzāk virzījusies uz tādu pozitīvāku pusi. Man liekas, vēl šī bilde, kas man skatoties ļoti zīmīgi ir, principā kredīta standarti ir viena no tām lietām, kas parasti tāds kā varbūt recesijas indikators, kur jau pieminēja mums kaut kādo tā kā mēs skatāmies, un mēs to recesiju kaut kur ieraugam vai nē, ko varbūt pirms gada bija tāds arī plašāks konsensus, ka mums būs. Īstenībā, mēs redzam, iepriekšējie tie parastie kāpumi ir notikuši recesijas laikā. Šobrīd mēs redzam, ka kāpums ir bijis, viņš jau īstenībā sāk nākt lejā vai ne. Un man, es redzu, šis nav vienīgais tāda bilde, kas it kā rāda, tūlīt būs kaut kāda recesija un sāk jau vismaz uzlaboties un kopumā tā ekonomika, diezgan labi turpina preformēt. Tas, man liekas, atkal zīmīgi viens tāds rādītājs, kas parasti ļoti būtisks, vai ne, kas ir kā signāls, viņš pagaidām īsti lietas ir notikuši daudz labāk nekā varbūt mēs varējām domāt, skatoties šo bildi.
Un tas pats varbūt ir Latvijā, mēs skatāmies uz kreditēšanu. Ir, protams, sabremzējusies, bet tie līmeņi gan uzņēmumu pusē, gan mājasēmniecību pusē jaunās hipotēkas, kas nāk, tas kritums nav tik dramatisks pie tā likuma kāpuma, ko mēs esam redzējuši. Viennozīmīgi. Un es domāju arī šeit, tāpat kā praktiski jebkurā no tiem grafikiem, ko mēs skatāmies ne tikai šodien, bet vispār kopumā, mēs atgriežamies visu laiku pie tā, kā saka, tur tā 20. gada vai ne, bet tas tiešām bija kaut kas, kas nezinu, kā viņš tur mainīja, tur cilvēks smadzenēs kaut kādu neironu, tur tīklus visdrīzāk, nē, cilvēks palika kāds viņš ir, bet to tajās ekonomikās, ja, vai finanšu tirgos, mēs joprojām dzīvojam tajā kaut kādot, tie viļņi, ja, viņi turpina staigāt, ja, tur koncentriski atsisties, nākt atpakaļ. Šeit ir arī tas pats, ja, piemēram, tas bija atkal tas Covid, kad praktiski viss apstājās, pēc tam bija tas atvilnis, ja, ļoti spēcīgais kredītstandarti, tika mīkstināti vienkārši vaiprātīgos tempos, cilvēki, kompānijas, visi kreditējas, likmes bija zemas, ekonomika auga, likās, ka viņi tagad vispār augtu, inflācija bija izrausies no rokām un atkal, un tas, teiksim, tas viss tā relatīvi jāskatās, vai ne, kas ir stingrāk kredītstandarti, viņi ir stingrāk kļuvuši pret tiem, cik viņi, kā saka, nestingri bija kaut kādā 21. gadā. Jā. Un šajā sakarā ir ļoti specifisks un tāds Latvijai aktuāls jautājums. Es neesmu pārliecināts, godīgi teikšu, ka šeit sēž kompetentākie cilvēki, lai uz to atbildētu, bet vai sagaidāms, ka bankas varētu samazināt uzcenojumu mājokļu kredītiem vai piedāvāt fiksētas likmes? Varbūt mēs varam pārtraukuma laikā atrast kādu kompetentāku pārstāvi, kurš varēs uz to atbildēt, jā, bet jautājumus mēs saņēmām. Un, principā, jā, es iekļaušu jautājumus, kurus jūs uzdodat pēc iespējas tā kā tuvāk tēmai konkrētai. Tad nākamais jautājums par kreditēšanu mēs parunājam, un par patērētājiem parunājam, bet vēl viens tāds būtiska ekonomikas daļa, tie ir ražotāji, un, principā, visu pagājušo gadu tur tā tendence bija, ka viņam joprojām pasliktinās tas noskaņojums, un viņi diezgan pesimistiski raugās uz to, kas mūs sagaida. Kā tas izskatās šobrīd? Jā, ražošanas sektors, visi šie ražošanas uzņēmēji noskaņojumi indikātori, vienkārši ilustrācijai, Mārtiņš par Baltiju un Eirozonu, bet palielam viņi visi izskatās aptuveni šādi, arī amerikāņi ļoti līdzīgi, visur viņi līdzīgi. Mēs kopš 22. gada jau praktiski tur sākuma redzam šos uzņēmēju noskaņojumu indikātors, ja tā to var, vai aktivitātes, es teiktu, ražošanas, šie konkrēti par visu ekonomiku, bet mēs tas ražotājs vēl tā kā nedaudz pat sliktāk, vai ne? Viens no ilgākajiem periodiem, kad šie ražotāju aktivitātes indikātori turās tajā saucamajā, tur zem 100 vai zem 50, kā kurš skaita zonā, tātad, tātad kontrakcijas zona, īstenībā, atkal teiksim, šis indikātors, kas ir šeit ir par Eiropu un Baltiju, tas pats Amerikas ASM, tādā ziņā, viņš, cik es sev atceros, strādājot šajā jomā, tas ir tāds, no kura, principā, pieraduši ekonomisti praktiski visas secinājumus izdarīt par jebko vienalga, kas ar naftu notiks, kas ar ekonomiku notiks, kas ar visu, viņš korelē, izskaidro praktiski visu. Un viņš ir tajā recesijas zonā, tas indikators, vai ne? Un tas īstenībā ir viens no iemesliem, kāpēc ekonomistu prognozes, es domāju, ļoti liela daļa izskaidro, kāpēc viņas ir diezgan tādas piesardzīgas, un mēs runājam par kaut kādām recesijām, recesija ir visu laiku gaisā, jo ir šie apstrādes rūpniecības rādīt, tie sentimenti indikātori tajā saucamajā, recesijas, stagnācijas zonā. Bet atkal, atpakaļ mēs par šo arī esam runājuši, kas ir daudz, kas ir maz jautājums, vai ne, un tas, ko mēs šobrīd, kāpēc ir šie bremzēšanās, ir kā turpinās, tas iemesls, es domāju, atkal mēs runājam par to Covidu, to sabremzēšanos, pēc tam to tērēšanas milzīgo vilnu, mēs atceramies, vai ne, tur sastrēgumi ostās, ja, kaut kas ir preču, kaut kāds tur trūkums kaut kur bija, bet tomēr, ja ostās ir sastrēgumi Amerikas, ja tur kuģi stāvēja, nevarēja tikt iekšā dienām, nedēļām gaidīja, tas acīm redzot ne jau preces trūk, vienkārši bija patēriņš pa lielu, un tas bija, teiksim, tas
tas ražošanas tajā segmentā, ja mēs skatāmies, tā šobrīd ir joprojām, tādas, mēs par tādām paģerām varam runāt, vai ne, pēc tā 21. gada, tām pārmērībām, vai ne. Tāpēc tas, ka šie indikātori atrodas recesijas zonā, tad drīzāk tas ir tāds normalizācijas atkal tāda procesa sastāvdaļa pagaidām. Tad mēs šos pašus indikātors, tos ASM, izslavētu Amerikas vai Eirozonas, kas ir kaut kāds šis pārvēršana tādā indeksa formā, restīvi, ja viņš ir virs 50, tad tas indeks tā kā aug, ja viņš ir zem, tad samazinās. Mēs redzam to lielo vilni, tur 21. gadā, un tagad, teiksim, šo normalizāciju atpakaļ uz trenda. Un šis ir tas varbūt brīdis tagad, ja tie indikātori turās, mēs uzskatām vēl gadu turās tajā recesijas zonā vai vēl pusotru, tad mēs varam runāt, ka tiešām ar apstrādes rūpniecību un arī drīzāk ar ekonomiku tiešām ir kaut kāda problēma, jo nopietni sākusies. Līdz šim, lai arī tur viss ir slikti un ilgi, kā liekas, mēs varam runāt tikai vienīgi par normalizāciju. Man liekas, vēl viena lieta, kas vienmēr rūpniecība ir viena no cikliskākajām nozarēm, un parasti tā, kuras cikls, teiksim, kaut kādu lejupslīdi sākoties, sāk vilkt citas nozares lejā. To arī ekonomiski vienmēr skatoties rūpniecību, kā ir rūpniecībā problēmas, tas pavilks sev līdzi ar laika pakalpojumus, būvniecību un ir citas nozares. Bet tā pēc pandēmijas joprojām tās svārstības ir tādas, ka, tā kā pirmo reizi, tā kā rūpniecība sāk kaut kāds paģirs un tā kā tāds, bišķi piesēdiens, tad pašā laikā mēs redzam tādu būtisku kāpumu pakalpojumu nozarēs, ka, tā kā pie loģiski normāla ekonomikas cikla nevajadzētu notikt, bet tas ir atkal, ka tas, īsti nav vēl, protams, tāds normāls ekonomikas cikls, tas, teiksim, to pārmērību iepriekšējo, tāpēc, kā mēs redzējām patēriņā, ka vien brīdi ir ienākumu uzkāpja ātrāk, pēc tam patēriņš uzkāpja ātrāk nekā ienākumu, tad, meklē, kurā brīdī tā ekonomika aiziet atpakaļ līdzsvaru stāvoklī, tas pats arī, man liekas, šeit ir. Ar to daudz, varbūt, kas tā kā uz recesiju skatās, vai ne, vienmēr skatās rūpniecības, ka rūpniecība ir signāls par pārējo ekonomiku, bet šobrīd pārējo ekonomika strādā citā ciklā. Un te faktiski, ja mēs skatāmies arī uz Latvijas ekonomiku, un te ir Baltija, faktiski divas lietas, viens tas kopējais sentiments sāk uzlaboties, kas ir labi, un arī pat tajā pašā rūpniecībā, vairāk mazāk ir signāli, ka, teiksim, tie krājumi, kas izveidojās, kas varbūt bija tā, teiksim, paģiru sekas vai tās ballītes sekas, ka daudz, kur vienkārši parādījās krājumi, līdz ar to nebija nepieciešamība pēc jaunu preču pasūtīšanas un pieprasījums bija relatīvi vājš. Ir signāls, ka krājuma cikls, principā, sāk vairāk un mazāk, bet normalizēties, un tur varētu būt jau kaut kāda uzlabojuma šī gada pirmajā pusē. Līdz ar to mēs redzam arī kaut kādas uzlabojumus patērētāju pusē. Tas, kas varbūt šobrīd no Baltijas ļoti krīt ārā, ir Igaunija, un mēs kaut kā esam pēdējā laikā ļoti nofokusējušies Latviju-Lietuvu, ka mēs tur Lietuvu ir aizskrējusi Latvijai priekšā, ka mēs varbūt mazāk pamanam, ka Igaunijai pēdējais pusotrs gads bijis tāds, ka viņi tūlīt nokritīs uz mūsu līmeni. Tā kā tur ir kaut kā īpaši neveiksmīgi salicies. Manuprāt, Igaunijai ir ļoti nepaveicies šajā ekonomikas ciklā ar tieši procentu likmi jautājumā, jo pirmkārt Igaunijai ir 2 reizes lielāks privātais parāds, līdz ar to, ja mēs paskatāmies, cik lielu sāpi rada ekonomikā procentu likmi kāpums, tad Igaunijai tas sāp līmenis jau tur sāk tuvoties 8. gada līmenim. Tiešām sāpīgi, jo parāds gan liels, un līdz ar to tas Eiribor kāpums atcīt gan pa mājasniecībām, gan pa uzņēmumiem. Plus Igaunija strādā ar Skandināviju daudz, tur ir relatīvs vājums. Un vēl pēdējais, teiksim, Igaunija ļoti populāra kā e-valsts, kā IT valsts, ļoti daudz tehnoloģiju startupu un atkal procentu likmes finansējuma pieejamību šī tipa uzņēmumiem būtiski sarukus. Igaunija pa visiem galiem ir dabūjusi no procentu likmēm. Un ja mēs, teiksim, uzliekam IKP indeksu, tad pēdējo 5 gadu atrāviens, ko viņi taisīja, tūlīt būs atpakaļ mūsu līmenī. Tas vienmēr tā kā uzsilda sirdi, vai ne? Jā, tas labāk, lai mēs augtu. Mums kā vajadzētu augt, bet šoreiz ir otrādi. Jā. Bet es piedziešos taviem vārdiem par to, ka bija sastrēgumi ostas, jā, un tas toreiz ietekmē, un ir viens jautājums no klienta par aktuālo tēmu, respektīvi, kā uz portfeļiem atsauksies krīze Sarkanajā jūrā, vai tas ietekmēs rietumu ekonomikas, un šeit varbūt tāds ieskats. Sarkanā jūra ir ieeja Suecas kanāla, kas ir īsākais un ļoti aktīvi izmantojams ceļš tirdzniecībai no Āzijas uz Eiropu. Respektīvi, mēs atceramies, principā tāds īsts piemērs mums ir bijis, man liekas, 20. gadā, kad tur iestrēga tas konteineru kuģis, ja, un tā kuģniecība apstājas, un tas uzreiz izraisīja
cenu pieaugumu transportēšanai, bet šobrīd cik pasaules... Transporta izmaksās mēs konteineros esam ieraudzījuši, ir kāpums. Varbūt ne tik dramatisks, kā bija tā, kad skuģis iesprūda Suez kanālā. Un te arī bija atšķirās tas cikls, tajā brīdī tas bija jau tāds pieprasījuma maksimums, visur visi jau tāpat trūka, un te vēl pēkšņi kaut kāds kuģis nobloķēja galveno ceļošanas kanālu pasaulē. Tā, ka tas bija ļoti neveiksmīgi no tāda laika viedokļa šobrīd, tas cikls bija citādāks, nav tik krasas pieprasījums. Bet, protams, transportēšanas izmaksas jau ir pieaugušas, tad līdz ar to jautājums, cik ilgi tas turpinās. Ja tas turpinās mēnešiem, tad visticamāk kaut kādu spiedienu uz preču cenām, vismaz atsevišķām grupām, tas atkal varētu sākt radīt. Un mums jau šobrīd nav tikai Suez, arī Panamas kanāls ir ierobežota kapacitāte, ja tur ūdens nav, sausums vienkārši. Respektīvi, ja mēs to apkoposim, tā ietekme būs caur pieaugušam transportēšanas izmaksam uz inflāciju un inflāciju. Varētu būt, ja tas iet pietiekami ilgi, es domāju, tas, ko mēs nezinām, cik ilgi tā situācija turpināsies. Jā. Un inflācija, principā, ir tas, kur viss tas par likmēm ir sacies, par ko mēs runājam. Es sevi pieķeru doma, ka reāli mums tagad ir ekonomiski aktīva paudze, kura par likmēm uzzināja tikai tagad. Jo pirms pēdējos 10 gadus tur par likmēm baigi nerunāja. Bet runājot par inflāciju kā tādu, tad tur ir novērojams. Man liekas, arī sajūta līmenī arī šeit tepat Latvija var just, ka situācija uzlabojas, bet kā tas izskatās ciparīski pasaulē. Jā, inflācija visu pagājušo gadu, un principā arī šobrīd mēs par to varam runāt, tā uzvedās godīgi, tā kā no viņas arī ekonomisti un centrālās bankas bija gaidījuši. Tur 22. gads bija pilnīgi savādāks. Tur bija, mēnesis no mēnesis gaidīja, ka tūlītās pārstās kāpt, nevis cenas, bet, šis inflācijas temps. Tas tikai, kas pātrinājās. Un kopš, var teikt, pagājušā gada sākuma tas inflācijas normalizācijas un tāds nedaudz bremzēšanās process pakāpenisks notiek, un viņš notiek praktiski precīzi tā kā, tajā brīdī, ka beidzot tas tops tika noķerts, kā prognozēja. Kaut arī tās prognozes patiesībā ir ļoti vienkārši, mēs par to esam daudz runājuši uz 2. Ja? Vai, no 7 uz 2, no 3 uz visu laiku ir tāds uz 2, un tas beidzot tas uz 2 arī notiek. Es nezinu, ko tur vairāk piebilst. Principā liela daļa no šī inflācijas kopējā krituma, inflācija, tas cenu pieauguma temps, ja mēs par to runājam, nevis cenas kaut kur baigi krīt, ja, tas krīt kaut kādos tādos produktos, kas ir ļoti tuvu, teiksim, izēvielām, ko mēs varam redzēt, tas ir, piemēram, benzīns svārstās diezgan strauji, to mēs redzam, jo tas ir praktiski turpat blakus kaut kādai naftai vai ne. Kaut kas, kas arī varbūt nedaudz tuvāk, kaut kādi graudu izstrādājumi, tie paši piena cenas, kur vajadzētu novērot pat kaut kādas kritumus, bet principā, protams, par tādu kaut kādu kritumu, ka kaut kas kļūst lētāks, par to mēs šobrīd galīgi nerunājam, mēs runājam par to, ka kāpums kļūst lēnāks vienkārši. Un tas jau ar to arī pietiek, ja, principā par lielām centrālajām bankām un visiem pārējiem. Un tā prognoze, jau tā uz priekšu skatāmies, tad uz šo gadu raugoties, ir tāda kopumā, un arī mums, mēs iekšēji šo izdiskutējām, tās kopējā sajūta ir tāda, ka tā inflācijas vai cenu pieauguma temps, viņš varētu, protams, vēl tu nedaudz pabremzēties, bet principā viņš stabilizēsies visdrīzāk līmeņos, kas būs augstāk par tiem, ko mēs esam pieraduši redzēt, šajā gadsimtā kopumā, ja tā mēs to varam vērtēt. Būs nedaudz augstāk tie inflācijas līmeni. Tā inflācija viņa te kaut kur tajā sistēmā, kaut kur te viņa te pat ir, vai ne? Un tās atmiņas vienalga, vai tas būtu tie paši tie Covid pandēmijas laika piedzīvojumi, kaut kas notiek ar kanālu, ja, un uzreiz visiem ir uzreiz pirmais prātā atcerās, kas notika toreiz ar kanālu. Tas arī ir tas, ja, kas patiesībā, ar ko centrālās bankas vai vispār, ar ko ir jārēķinās, vai ne, ar ko viņas rēķinās, ar ko visiem jārēķinās. Tā inflācija pēc tā piedzīvojuma, ja, iepriekšējā šī inflācijas dramatiskā pātrinājuma, viņi ir pamainījusi cilvēku domāšanu. Viņi ar lielām aizdomām skatās uz cipariem, tikko kā redz, kur kaut kas sāk kāpt, reku viņi ir atpakaļ. Tā kā tas ir tas, kā tās ekonomikas turpinās operēt, visdrīzāk arī
arī pārskatāmā nākotnē cilvēki prāti turpinās operēt, kompānijas turpinās operēt, ja negaidīs vairs kaut kā, varbūt pāries tas cenu kāpums, tikko kā viņš sāksies, uzreiz liks iekšā to cenās. Tā ir tā, kā saka, tā inflācija ir iesūkusies tajā ekonomikā kā tēma. Un prognozes arī, principā, ja mēs skatāmies ekonomistu prognozes, tad ir, tiek sagaidīts, ka tā būs lielāka. Tās nav tikai mūsu tāds viedoklis. Un ne tikai tā, te mēs redzam to kopējo, tur arī naftas cenas iekšā, tur ir pārtikas cenas, atkal, kas ir tāda resursa, kas ir svārstīgi, kur, principā, pēc būtības neaug kā tādi. Ja mēs pasmies to pašu naftu, $75, 80 vai tur 70, tas bija tikpat viņi maksāja pirms, teiksim tā, 10 gadiem, vai ne, nekas tur īpaši nav mainījies. Tāpat arī pārtikas cenas, pārtikas resursu cenas, ja mēs tā skatāmies, arī tas ir kaut kas, kas svārstās uz vietas, viņam nav tāda, tāda pieaugoša tendence. Tās, protams, tās veido ļoti lielu daļu no šī inflācijas samazinājuma, bet arī tā pamatinflācija kļūst lēnāka. Bet tā prognoze ir tāda, ka īpaši, teiksim, mēs runājam par to pamatinflāciju, kas ir izņemot ārā šīs resursiem pietuvinātās cenas, tur būs vairāk augstāk. Principā, to joprojām jūtas, es piemēram tā, es kaut kur aizbraucu. Jūtu inflāciju. Es jūtu inflācijas, jā, mēs te mēģinām, uz Grieķiju aizbrauksim, varbūt ar ģimeni vasarā, un tā cena, kas tur, ko šobrīd tās viesnīcas, piedāvā tā pati viesnīca ir par 30% augstāk joprojām, jā. Nē, zini, tas ir tā, ka tu teici, tas nav tā, ka cenas samazinās, bet nav tā, ka tu pārbaudi viesnīcas cenu pēc nedēļas un viņa vēl pa 5%. Bet ir tāds sajūta, īpaši pakalpojumu sektorā, es domāju, tur tā doma ir joprojām, tāda, kaut kā jāsaņemās cenas paaugstināt, ne jau pazemināt. Es domāju, vispār neizskat tādu. Bet pie tuvāk mājām arī tas pats ir? Vai? Jā, tās divas bildes par Latviju, atkal tas pats inflācija, šoreiz ir pamatinflācija bez energoresursiem, pārtiks un cena indeks. Un te es vienmēr saku, ko redz cilvēks un ko redz ekonomists, vai ne? Ekonomists redz to bildi pa kreisi, inflācija krīt tikpat kā beigusies. Un cilvēks parasti redz to bildi pa labu, cenas ir 30% augstāks, kā bija pirms tam, vai ne? Tas, kas mums interesē, kas notiek ar to dinamiku, un tiešām mēs redzam, ka īstenībā, pat ja mēs pastamies tās iekšējās cenas, tā varbūt tas inflācijas cipars vēl tur ir, pat kaut kādi 4 vai 5%, bet faktiski kaut kāda pagājušā gada mārta tās iekšējās cenas pēc tā ļoti, ļoti straujā kāpuma 21. un 22. gadā ir īstenībā tā kā nostabilizējušās. Bet tā kā viena lieta, mēs pastamies uz kādiem inflācijas gaidām, ko dažādi var mērīt, bet mūsu gadījumā tie ir aptauju rādītāji, tas gaidu stabilizācija notikusi, bet īstenībā relatīvi pēdējo vismaz 10 gadu perspektīvā tādā augstā līmenī, tas nav zemes līmenis, kur mums tās inflācijas gaidas ir, un tas varbūt tas, ko Zigorts saka. Tiešām, ka tā pieredze inflācijas ir tik nesen un ir tā sajūta, kuru katru brīdi var tā inflācija kāpt. Un otrs, kas īstenībā, kur es domāju, ekonomistiem nav labas pagaidām atbildes, kas notiksies, teiksim, arī šī gada sākumā, jo mēs, ja tur tā kā iestītos detalizētāk, tad tas, kas globālās cenas svārstās, kā tirgus svārstās, bet tās iekšējās cenas, viņam ir tendence tomēr pārcinoties gada sākumā, ko tos pirmos 3 mēnešos sāks jauns gads, uzņēmums tur pastāv savu budžetu vai ne, tur kādu plānu, un mēs redzam, gan izvienmēr gada sākumā ir tie kāpumi, pēc tam stāv, tā kā šobrīd plakani. Ar to jautājums, kas notiks šogad, kas notiks nākamgad, tur gada sākumā ar cenām, viņš ir tāds ļoti, ļoti atvērts, tas kāpums ir bijis ārkārtīgi strauji. Atkal vai mums kādas paģirs, varbūt kaut ko gribam iepauzēt vai ne. Ja mums nav liela kāpuma, tad mēs pat varam kādu brīdi deflācijā iedzīvoties tīri uz to, ka energoresursi lētāki. Jā. Respektīvi no inflācijas uzreiz pie likmēm. Atkal un atkal mums jāatgriežas pie šī jautājuma. Tad mēs jau parunājam par to, ka bija diezgan strauja pārcenošanas pēdējā ceturksnī, bet ko var sagaidīt, jo tas joprojām ļoti aktuāls jautājums. Pārcenošana masīvi notikusi pēdējos 3 mēnešos, un tas ir tāds kaut kāds, tā kā tā, kas saka, pārrāva dambi, kaut kāds aptuveni tāds, drīzāk tas priekšstats ir tie rudens pirmie mēneši, tas kaut kāds oktobrs, vēl līdz pat novembra pašam sākumam, ka tās likmes turpināja palielināties, likme prognozes turpināja palielināt, likās jau, no kurienes tas ir, vai ne, ka pilnīgi lieki. Un tad
kā saka, sasniedz kritisko masu un ar vienu Federālu rezervu sistēmas komentāru pēc tam ar nedaudz par kapeiku, tur zemāku inflācijas rādītāju Amerikā vienkārši svilns aizgāja un nonesīja tur visus tos iepriekšējos likmi līmeņus. Ļoti strauji pazeminājās likmes gan tirgos, gan arī prognozes par to, kas notiks ar centrālo banku likmēm. Mēs redzam, ja tur tā punktot augstākā līnija, tas ir tur, kur mēs bijām pirms 3 mēnešiem, tas ir tagad tā biezākā līnija tā, kur mēs esam tagad, ja, tas likmju nākotnes, kā to nosauc tā līkni, ir piedzīvojis dramatiskas pārmaiņas pēdējo 3 mēnešu laikā. Tā kā, jā, principā, kas ir tiek sagaidīts, ka šī gada laikā diezgan strauji sāks krist centrālās bankas sāks pazemināt procentu likmes, gan Eiropas centrālā banka, gan arī Federāla rezervu sistēma. Jau 25. gada sākumā mēs redzēsim tur Eiropā, kas tur sanāk, mums tagad tur gan arī par 0,5% zemākas bāzes likmes. Tas ir daudz. Jā, man par šo skatoties, man tāds sevi, ka mums ir tirgus gaidas, un tad ir, mums ir paralēlais konsensus, tad tirgus ir pārcenojis likmes, kad likuma kritums šogad būs un būtisks, un nestoties to, ko centrālās bankas saka, tīpaši Eiropas centrālā banka, kas ļoti rezervēti pieiet pret šo, un tad visi analītiķi un komentētāji, kuri tiek izteikties par šo tēmu, pasaka, kad tirgus kļūdās, tik strauši likuma kritums nebūs, būs mērenāks, vai ne? Tā kā tādi divi konsensus tirgus sagaida kritumu, un analītiķi saka, tomēr tik strauji nekritīs. Tas, man liekas, tāds ļoti īpatnēja situācija, un jautājums ir, kas ir tas, ko tas tirgus var būt iecinojis, kāpēc tomēr sagaida tik ātru kritumu. Jā. Un šeit pie likmām īstenībā ir vairāki klienti jautājumi, kurus var šeit adresēt. Pirmais, es tur redzu to Eiriboru 3 mēnešu, atgriežoties pie tēmas, vai mēs redzam kaut kādus datus, cik daudz no cilvēku disposable income vai, jā, nezinu, kā to iztulkot, daļas paaugstinājās tieši kredītmaksājumu dēļ. Kā samazinājās disposable income? Uz Latviju kopumā naudas lielums parāds ir ārkārtīgi zems. Mums ir hipotekārais kredītu portfels 5 miljardi uz 40 miljardu ekonomiku. Tur ir kaut kādi pārdesmit miljoni eiro mēnesī, bet mums, teiksim, mājasniecību kopu ieņēmumi kaut kāds 1,4 miljārdi, tad tur Eiribors pieliek klāt 20 miljonus izmaksās. Tas ļoti, ļoti konkrēti skar tos, kuriem ir kredīti, bet to cilvēku skaits ir relatīvi mazs, un līdz ar to uz ekonomiku kopumā, ja mēs skatāmies, tam nav pārāk liels ietekmes. Respektīvi, vidēji tas ir viens cipars, bet realitāte cilvēkam, kuram ir aizņemts. Vienkārši jautājums ir, vai nav kredīts tam, kam ir liela ietekme, un tiem, kam nav, tiem nav ietekmes. Jā. Un vēl viens jautājums, bez kura, man liekas, no kuru mēs neaiziesim tālu nekad, bet pie tām likmēm bija diezgan tāds, kad ASV tas likmes samazināšanas gaids bija lielāks nekā Eiropa, tad dolārs novainājās, un, protams, jautājums ir, kas būs ar eiro dolāru, vai kas šobrīd ir, teiksim, sagaidāms eiro dolārs. Kā ir par to runāt, atkal pirms 3 mēnešiem, es domāju, tur tā centrālā doma, mums tāda bija, ka tikko kā likmes pārstās kāpt un sāks samazināties, tā eiro kurs sāks pret dolāru augt, kāds arī diezgan labi precīzi notika, jo savukārt dolārs aug, tā kā likmes auga, jo parasti Amerikā tie procesi notiek straujāk, gan virzienā uz augšu, gan arī virzienā uz leju. Es šobrīd tas kurs, kur viņš ir, tur kaut kāds 1,10, vai ne? Tas tāds patiesībā priekš prognozēm nekomfortabls kurs, jo viņš diezgan tāds pareizs, nosauksim tā, jā, tā fundamentāli daudz pareizāks nekā, piemēram, kaut kas ir tuvs paritātei. Tiešām grūti pat, kas notiks ar likmi prognozēm, ar tirgiem. Principā, lielam, protams, ka, ja mēs runājam vispār par to, ka mēs esam iegājuši tādā likmi pazemināšanas kaut kādā tādā periodā, tādā ilgstošā vispār fāzē, un arī finanšu tirgi kā tādu un ekonomikas pamazām jutīsies ar tā kā labāk, tāds pozitīvs kopējs noskaņojums, tas parasti nāk Eiropa par labu. Jā. Mēs esam redzējuši pagājušā gada laikā praktiski to vairākas reizes šos gājienus. Respektīvi, kurš šobrīd ir
ka tu teici, pie normālajiem līmeņiem nav tādu pārmērību, ka bija, teiksim, aizpagājušajā gada augusta, kad Eiropa vēl nav sākus celt likmes, un mēs nonācam līdz paritātei kaut kādas tik liela faktori šobrīd neietekmē. Un varbūt pie likmēm arī vēl viens jautājums, es nezinu, Martin, laikam tev, par vietējo, kas būs kā likmes ietekmē komercīpašuma tirgu. Protams, ka, teiksim, ASV tur tas saikne ir diezgan cieša, jo tu vienkārši izmanto likmes, lai noteiktu īpašuma cenu, jo tev ir naudas plūsma, bet kā situācija komercīpašuma tirgu izskatās Latvijā šobrīd, vai tu zini? Tā tik detalizēt sekojas līdzi, bet mums jau faktiski process tas pats ir, ja ir augstāks, teiksim, bezriska likmes, tas ietekmē to sagaidāmu atdevu, ko tu gribētu sagaidīt no kaut kādas investīcijas vai ne, un līdz ar to, ja tev neaug īrs, tad tev jāmazinās cenām ir. Bet, teiksim, mums nav tik dramatiska situācijas, varbūt īpaši kaut kāda biroja tirgu segmentā, kā mēs redzam ASV, ka tur tā problēma, kad ir uzņēmums samazina birojas atsakās vai ne, un tā paliek problemātiski aktīvi, kur jau tur būtiski cenu kritumi ir. Mums varbūt tā situācija nav tik, jo mums nav tas piedāvājums bijis vēsturiski tik liels. Tā kā pagaidām liekas drīzāk tādu zemāku aktivitāti, nav tā, ka kāds ir gatavs tur baigi nomest cenu un pārdot lētāk, drīzāk tie darījuma apjomi ir samazinājušies. Jā. Un, laikam, pirms neliela pārtraukuma pēdējais, tad ko mēs sagaidām tad no ekonomikas? Mēs parunājam par detaļām, bet kā tas saliekas un līmējas kopā viss? Jā, par to makro daļu pabeidzot, tas kopējais, varbūt tas vēstījums ir tāds, ka kopējā tā ekonomiskā doma, viņa kļūst nedaudz, ir kļūst vēl nedaudz gaišāk nekā tā bija pirms 3 mēnešiem. Šī, teiksim, tāda ilustrācija tur ilgāk, būs ļoti ilgi izskaidrot, kas tas tāds ir, bet, principā tas ir, kas notiek ar ekonomistu prognozēm attiecībā pret IKP, tās palielinās vai samazinās absolūtos līmeņus. Būtu nav vērts skatīties drīzāk to virzienu. Tātad, ja tur tā līnija iet uz augšu, nozīmē, ka katru, teiksim, dienu, vai pastoties šonedēļ pret pagājušo nedēļu, vai uz augšu, tad nozīmē, ka ekonomisti savus prognozes ir uzlabojuši, atvēruši Exceļus, pārskaitījuši. Būs tomēr straujāks IKP izaugsme vai tas pats var nozīmēt lēnāks kritums, jā, un tam līdzīgi. Un, ja ir uz otru pusi, tad ir otrādāk, tad vai būs, straujāk vēl bremzēšanās nekā, es ekonomists gaidīju nedēļu atpakaļ, vai teiksim, tā izaugsme būs par kapeiku labāk nekā es gaidīju nedēļu atpakaļ un otrādāk. Tā kopējā doma, jā, tad ir tā ekonomiskā doma, viņa virzās virzienā uz augšu atkal kopumā, bet ir nianses, jā, kā tā teikt. Tas neatiecās uz eirozonu, lai cik nedaudz, pat teikt, jau dīvaini sāk kļūt, bet eirozonā ekonomikas prognozes vai tā ekonomiskā doma, viņa joprojām ir ar negatīvu zīmi. Saskaitām summā, jā, tas Amerika izvēlk visu maču, pirmkārt lielāka nedaudz pēc savu apjomu, pēc savas ietekmes uz kaut kādiem globāliem procesiem, kā milzīgs, kā vēders, jā, teiksim, tā pasaules. Tad ar to vien, ka viņi aug, jo tas jau ir labi kopumā, un tas, ka viņi arī tas pārskatīšana ir daudz straujāka jau prognožu nekā Eiropā šī pazemināšanās. Tāpēc, ja mēs to ņemam kopumā, ir tā ekonomiskā sajūta, doma, viņi ir pozitīvi tendēti šobrīd. Un kļuvusi vēlreiz, kas ir svarīgi atkal priekš tirgiem, ja mēs runājam, tad kļuvusi labāka nekā viņi bija pirms 3 mēnešiem. Jā. Un šeit, tas, laikam, šobrīd vajag uzdot šo jautājumu no klientiem atkal ļoti aktuāli, un tu jau teici, ka ASV ir lielāka ekonomika, un, protams, ka, ir jautājums, kas būs ar viņu vēlēšanu. Protams, mēs nezinām, kāds būs rezultāts, bet kā tas teoretiski var ietekmēt. Vēsturiski es teiktu, ka tā ietekme, viņa nebija milzīga, jā, tomēr tur ir virkne citu institūtu, jā, pieaug volatilitāte tirgos, kamēr, parādās skaidrība, kas sagaida, bet, fundamentālas kaut kādas izmaiņas. Tur Bernie Sanders, laikam, nenāks pie varas, tāpēc teikt, ka viņi atteiksies no tirgus ekonomikas, nevar. Tas ir viennozīmīgi pēdējo tur vēlēšanu gadu novērojams. Tas gads vienmēr ir ar lielu svārstīgumu tur tirgu vai tādu vai citādu iemeslu pēc, bet, teiksim, tā
nakts pirms vēlēšanām ir tas brīdis, ka principā vajag pirkt. Nākamajā rītā jau ir pa vēlu, un vienalga, kas nāk pie varas. Es pats, pēdējos 2 gan iepriekšējā, kad Baidens, gan kad Trumps, es abos reizēs, domāju, paspēlēšu uz tirgus kritumu. Pirmajā reizē man likās, ka tiks ievēlēts Trumps, tāpēc es tur spēlēju uz tirgus kritumu, paspekulēju un zaudēju naudu, jo tirgus aizgāja augšā, kaut arī tikai ievēlēts Trumps. Un tas pats notika ar Baidenu, kurš savukārt tur no sērijas nāks demokrāti un ierobežos, tur liks nodokļus kompānijām un kas. Un tas atkal bija pilnīgi vienalga, tikko kā beidzās vēlēšanas, atkal sākās vienkārši rallijas, tā ka viņam nevar vairs viņu noķert, vai ne, un visas tās īsās pozīcijas reizes mīskastē. Tā kā, tāda ir tā pieredze, principā, pa lielam. Un kas tur nāk vai nenāk, varbūt ir pat tiešām līdz šim bijis mazāk svarīgi, kā tikai tas, ka tas ir beidzot aiz muguras. Un tagad es piedāvāju uztaisīt nelielu pauzi un pēc kādām 5-10 minūtēm paturpināt jau par finanšu tirgiem. Jā, kā Valteris ieminējis, un mēs par to jau runājam, tad šobrīd tiek sagaidīts, ka likmes kritīsies, un, protams, ka viss tas ir saistīts. Nav tā kā kredītu procenti ir neatkarīgi no likmēm un sagaidīšanas, un arī ienesīgumi. Tāpēc varbūt paturpinot par finanšu tirgiem, to stāstu par likmēm, kas tad ir ar ienesīgumiem arī šajā kontekstā obligāciju segmenta. Jā, kas ir un kas var būt sagaidāms nākotnē, varbūt arī, jā. Atkal mēs 3 mēnešus atpakaļ tur tikāmies tajā augstākajā punktā, kad bija šis grafiks nonācis, un tas vēstījums bija tāds, ka pret šo pelēko līniju, kas ir, teiksim, tāda zona, kur izšķir, kad monetārā politika te par Ameriku konkrēti ielika, bet mums bija tāds arī līdzīgs par eiro, kad monetārā politika ir ierobežojuši vai likmes, teiksim, kā tādas tirgu ir kļuvušas ierobežojuši, kā nasta, kā ekonomika bremzējošs faktors, tas ir, ja ir virs, vai ka tas ir veicinošs, teiksim, faktors, ka tas ir zem šīs pelēkās līnijas, un mēs bijām redzējām, mēs dziļi ierobežojušajā zonā, pagājušā gada rudenī nonākuši tajā likuma ziņā. Bāzes likmes, kas ir šī punktotā līnija, kas ir virs 5, viņas joprojām ir tie ierobežojušā zonā, bet mēs drīzāk runājam varbūt par to, kas bāzes likme, pēc tam ir tur Eiribori, Libori vai ne, kas ir cieši atkarīgi no bāzes likmēm, bet, teiksim, šīs tirgus likmes bet ir vēl svarīgāks īpaši Amerikas ekonomikai, kas tā tirgus beidz. Tātad, jā, kas ir noticis? Atkal parāvās šīs slūžas virzienā likmēm uz leju, diezgan izteikti šajā grafikā, to tik izteikti nevar redzēt, bet tas pagrieziens bija diezgan būtisks, mēs redzēsim vēlāk. Ir notikusi kaut kāda, teiksim, tā daļa no normalizācijas likmi. Tātad, ja centrālās bankas redzēs, ka šī inflācija vairs nav tik kritiska problēma, kāda tā viennozīmīgi bija iepriekšējo 2-3 gadu laikā, arī nebūs šis iemesls šo bremzes pedāli ekonomikām spiest tik stipri vai ne, un visdrīzāk notiks tāda, sāksim ar normalizāciju, un šai normalizācijai, ja mēs aizējam priekš, ir vēl kur iet, jā, mēs joprojām redzam. Jā, man liekas, pie šī, tā varbūt tad viena doma, ko es neatcerējos plaši, bet man sanāca novembra beigās būt vienā slēgtākā pasākumā ar Eiropas Centrālās bankas galveno ekonomistu, tas viņa arī uzstādījums bija principā jau tās likmi līmenis. Man liekas, tieši šī bilde to labi parāda, ka tās likmes ir šobrīd tomēr būtiski virs tāda neitrālā līmeņa. Un pat sākot mazināt likmes, īstenībā tā kopējā politika joprojām ir diezgan ierobežojoša. Tas, ka tāpēc, ka arī tur kredīti pārcinojas joprojām uz augšu, vai ne? Tā ka, man liekas, tas arī tāds aspekts, kas kaut kādā brīdī varētu būt, vai ne? Kad, jā, tā iešana uz atpakaļ uz tādām neitrālām likmēm īstenībā nozīmē, ka pat likuma grieziens jau automātiski nozīmē, ka tā politika paliek tāda ļoti vaļēja, vai ne? Tāda ļoti stimulējoša. Jā, mēs par tādu virzienu, kā saka, maiņu, vai nekas finanšu tirgos nekad nav noticis vienvirzienu veidā, vai ne, viss ir notiek kaut kāda svārstība, bet, teiksim, uz kuru pusi atkal tas viss tas komplekss virzās likmju ziņā, tad
tā virzība ir sākusies virzienā uz to atkal normalizāciju. Ja nevis, mēs runājam tikai vienīgi šobrīd par normalizāciju, mēs nerunājam par, ka tur, tur kaut kāds glābšanas plāns tiks iedarbināts ekonomikām bremzēt. Tas ir vēl nākamais solis, bet principā pietiek ar normalizāciju, lai mēs runātu par jau atspaidu, it īpaši finanšu tirgu, finanšu portfeļu rezultātu ziņā. Principā, var teikt, tas pats, bet nedaudz jau tādu turoties, nonākot ciešāk pie jau finanšu tirgiem un vispār, pirmkārt, kā viņi performēšana arī, ko no viņiem vēl var iespējams sagaidīt vai nē. Atkal augstākais punkts, kas bija rudenī redzam, tas tāds palieciens, atkal šo pašu grafiku toreiz rādīja, un tas vēstījums bija, ka obligāciju ienesīgumu pacietīgi gaida savus investors vai ne. Tātad atkarīgs no jums sagaidīja vai nesagaidīja no investoriem, bet no acīm redzot arī pienāk pacietībai gals arī šiem ienesīgumiem ir noticis diezgan strauji ienesīgumu samazinājums tirgos. Redzam, par aptuveni, kā kurā vietā, bet par 200 bāzes punktiem, kas ir obligācijām, ir daudz īpaši, ja tās ar gariem termiņiem, piemēram, tas pats 10-gadīgās valdības obligācijas vai, pieņemsim, kaut kādu 7-8 gadu korporatīvās obligācijas, kāds ir vidējais termiņš, teiksim, Amerikas investīcija reitingu vērtspapīriem, tas nozīmē plus 10% cenā. Jā. Tas ir 1% punkts, ir daudz. Atkal labākais brīdis, cik var gaidīt, tad obligācijas, principā visu pagājušo gadu, tur vēlreiz un vēlreiz, pirksiet mūs pa 8%, tur kāds high yield obligācijas, deva iespējas iegādāties, tā iespēja, principā, pat to ļoti labo likmi ir garām, ļoti iespējams, ka, ja viss notiek tā, kā ekonomisti sagaida no inflācijas, no monetārās politikas, no ekonomikas, drīzāk tāds otru reizi tādu brīdi mēs neatgriezīsimies tajā zonā. Bet runājot atkal, varbūt atgriežas par to, ka labi tas noticis, kas ir uz priekšu, tie ienesīgumi, mēs redzam, ir principā pietiekami joprojām augsti, mēs skatāmies tādā vēsturiskā līmenī, tie ir tā kā eiro izteiksmē visi, mēs tur Es tieši gribēju teikt, izskanēja tā kā, kaut kas jau ir palaists, bet realitāte, tad tie līmeņi joprojām ir diezgan augsti un pievilcīgi. Tā jau ir kaut kāds, tā jau arī finanšu tirgos vienalga, piemēram, tās pašas akcijas, ka viņas krīt, protams, kas būs vēl pēc 3 mēnešiem, vai būs vēl zemāk, vai pēc mēneša būs zemāk, varbūt būs, bet, ir šeit, kur ir, un tā cena ir laba, un viņi ir jāņem. Tā kā, tā situācija kļūsi labāka, bet, protams, investori jau arī, es domāju, mēs, jebkurš grib arī redzēt, tomēr, ka tā pozitīva kaut kāda virzība notiek, ka tev visu laiku ir kaut kāds mīnus, un viņš tev turās, tu vienā brīdī, varbūt sāk zust ticība vispār, ka tur kaut kas vispār darbojas tā, kā vajadzētu. Tā kustība sākās, un viņa ir notikusi, arī cenas sāk palielināts. Tas, protams, arī mēs esam to vienmēr ļoti bieži novērojuši, ka tam rezultātam vēsturiskam ir ļoti liela ietekme uz to, kā mēs vispār darbojamies. Ja sācies šis pozitīvā virzība, tas, es domāju, arī motivēs iespējams izskatīt šo iespēju vismaz noteikti palikt, varbūt pat ieiet tirgu. Bet par tām obligāciju ienesīgumiem runājot, tāds uz nākamajiem 12 mēnešiem mēģināju tāds sarēķināt pie dažādiem scenārijiem, kāda varētu izstīties šo galveno segmentu ienesīgumus, atkal viss ir eiro izteiksmē. Ir nokavēts, nav nokavēts, nekas nav nokavēts, ja tās likmes turpina etalona likmes, turpina pazemināties. Tātad Amerikas vai Vācijas valdību vērtspapīru likmes turpina pazemināties, viņam joprojām ir iespēja to darīt, kaut vai tikai šīs normalizācijas ietekmē. Ja tas notiek, vai vienalga, vai tā ir ekonomika ir labi, ja ekonomika būs sliktāk, tā normalizācijas drīzāk būs vēl straujāk, īpaši, ja inflācija ir ārpus, vienādojumi, tā vairs nav problēma. Tāpēc pie dažādiem scenārijiem, principā mēs varam sagaidīt diezgan cienīgus ienesīgumus uz nākamajiem 12 mēnešiem, kas ir interesanti, man liekas, no šī vingrinājuma, mēģinot tos scenāriju. Tie scenāriji ir vienādi gan visiem segmentiem, sektoriem, vai nevienīgais, kas atkarīgs ir tās sastāvdaļas, garākiem ir vieglāk, tā kā pozitīvāk tā situācija, un kvalitatīvākiem šoreiz ir interesanti, ka ir pozitīvāk tā situācija. Jo kas ir ar obligācijām, ir viena lieta, ko vajag atzīmēt, ka šis saucamās riska prēmijas, principā, tirgu ir pakāpeniski pazeminājušās un kļuvušas
zemes, ja, īpaši Amerikā. Principā mēs varam runāt jau kaut kas līmeņi tuvi ir kaut 21. gada līmeņiem, nu, kad bija tāds vienaldzīgā optimisma tāds spilgtākais posms, ja, par risku prēmiju praktiski nebija, relatīvi. Protams, un šis ir atkal tas brīdis, ka principā plielam ir interesanti, ka ir tās kvalitatīvākām obligācijām šis potenciāls, teiksim, kur kāds varētu būt tas rezultāts un tas svārstība apgabals izstās daudz labāks nekā riskantām obligācijām. Jā. Vai salīdzināms, bet... Protams, man liekas, ka mēs jau psiholoģiju runājam, vai ne? Pirms gada bija 20% inflācija, šis ienesīgums varbūt mēs neizstās tik pievilcīgs, šobrīd mums ir zem 1% inflācija, vai ne? Un tur droši vien vērts pieejams ienesīgums ir, tur pat reāli izteiksmēs tīpaši pozitīvs, kas atkal ir kaut kāda situācija, kas mums ilgstoši nav bijusi. Jā. Un joprojām pievilcīgi. Bet, par obligācijām mēs parunājam, bet arī tāds pagājušajā gadā tāds labu rezultātu un liels devu kopējiem rezultātu deva akciju tirgus, kā viņš izskatās šobrīd, jā, protams, ka pēc straujas izaugsmes vienmēr ir sajūta, ka varbūt jau ir par vēlu, jā, ka tu teici, vai viņš izskatās dārgs, pievilcīgs, ko var sagaidīt. Un vēl viens jautājums no klientiem šajā sakarā bija par to, vai un cik lielā mērā tas bija pamatots ar 7 lielākam kompānijām, tas saucamo Magnificent Seven. Kopumā, ja par tirgu runā, atkal ņemsim Amerikas S&P 500 indeksu, jo viņš arī, teiksim, mums portfeļos no akciju tā īpatsvars veido ļoti lielu daļu, praktiski lielāko, un tur pārējais ir tāds add-ons, vai ne. Tāpēc mēs vairāk ļoti pievēršam uzmanību tieši šim indeksam un visām tām viņa novērtējuma aspektiem. Principā Amerikas tirgus ir, nav lēts. Nav lēts, viņš tāds patiesi lēts, šis gan ir lēts, arī nebija tajā 22. gada oktobrī. Tā, ka vēsturiski lēts, tik lēti sen nav varējis nopirkt, vai ne? Viņš bija lētāks nekā viņš bija tur 21. gada beigās, un arī šobrīd par lētumu mēs gluži tādu nevaram runāt. Tajā pašā laikā, ja mēs tur, teiksim, tā skatāmies, atkal ņemam šīs kompāniju peļņas, kas principā ir, protams, ir divas sastāvdaļas, no kā S&P 500 indeks vai jebkurš cits indeks veidojas, tas ir cik kompānijas pelna un cik par to ir gatavi cilvēki maksāt, vai ne. Ar to kompāniju pelnīšanas spēju, es teiktu, tā ir ok. Viņi, protams, ka tās prognozes ir pārskatīts kopš 22. gada janvāra vai sākuma, ka bija tāds augstākais optimismu punkts uz leju, bet tā drīzāk ir notikusi tāda, atkal es to runātu, nosaukt par tādu normalizāciju, tur bija jau pat traku aizgājis, vai ne, un tur sakrit arī vienlaicīgi, ka novērtējumi bija lieli, jo gaidīja, kompānija peļņas augsts par 15% gadā līdz bezgalībai, kas, protams, ir muļķības. Tagad tās prognozes, kas ir kļuvušas, pirmkārt, normalizējušas, viņas arī normalizējušās no tāda veselā saprāta viedokļa, piemēram, uz 25. gadu, kas ir svarīgi priekš tirgus, ja nevis, kas tur notika pagājušajā gadā, kas notika šogad, tas tā kā jau ir iecenots, ja tā prognoze šī gada, bet, teiksim, uz 25. gadu, tie prognozes, kas tur, vienalga, pēc šeit ir $260 uz vienu tur to indeksu vienību, kas tur 4800 S&P ir. Viņi, principā, ir diezgan stabili un diezgan reāli sasniedzami. Mēs esam mēģinājuši analizēt dažādos veidos. Tādu viņi arī patiesībā kaut kas tāds tuvu varētu būt. Tur nav nekāda pārmērīga optimisma, tur nav arī pārmērīga pesimisma, protams. Drīzāk ar kapeiku optimismu, bet tur nav pārmērība. Tā kā tas iespējams, ja ekonomika savu, kā viņas sagaida no viņām, kā viņas varētu augt. Tāds līmenis arī varētu būt. Un tad mēs tagad pieliekam klāt to, cik investors būs gatavs maksāt. Ja būs viss kaut kāds mega super naudas, būs daudz, nezinu, tur viss augs vai ne, tāds nedaudz atkal mēs runājam par kaut jau tādu pārmērīgu optimismu, iespējams, tas indeks var sasniegt 5500 šī gada beigās, kas ir 11% pret to līmeni, kur tas ir tagad, 14 kaut kur, kas es tā nedodu lielu, ka tas izpildīsies, bet, ja mēs skatāmies pēdējos gadus, tad, principā, vismaz Amerikas indeks ir gājis pa to pozitīvās, šo range mēs veidojam katru gadu sākumā, ja mēs paskatāmies beigās rezultātu, tad viņš, 4 no 5 gadījumiem ir attīstījies par šo optimistisko scenāriju. Realitāte izrādījusies ir tāda, tieši indeks ir vilcis. Tāds normāli sagaidāmais ir pie tā, ka tas novērtējums aptuveni saglabājas tāds, kāds viņš ir šobrīd, ir kaut kas ap,
procentus 4-5 augstāk par pašreizējiem līmeņiem. Jā. Un, protams, tad ir kaut kāds tur negatīvais, kas ir. Un par tiem saucamajiem Magnificent Seven, es teiktu tā, tiešām tas nav tāds aptuveni, tur tāda, ko jūs tur runājat. Tā kopumā šobrīd viennozīmīgi, ka šīs kompānijas, kas šobrīd ir, neatceros pat visas viņas no galvas, veido ļoti lielu daļu gan no tā pieauguma peļņās, gan no tā pozitīvisma, kas ir šajā, Amerikas akciju tirgu. Turklāt, kas ir interesanti, ka tas ir diezgan pamatot. Ja? Tām kompānijām tiešām maržas ir būtiski, turpina palielināties, tāpat Nvidia, kaut kāda kosmisks, ja tur cik viņam 60% marža, ja tas ir, nezinu, no $100, ko viņi apgroza, ja, 60 aiziet tīrajā peļņā. Finanšu rezultāti viņam tiešām ir labi, par to, ir vērts par to maksāt, tas nav kaut kāds uzpūzes burbulis, ja, teiksim tā, atkal lielos vilcienos. Jā, es runāju. Bet kas ir, man liekas, pats svarīgākais vispār, domājot, kas būs, ka tur nebūs tāda Nvidia, tur beigsies tāda, vai nezinu, kas būs, tur meta, kaut kas tur notiks, kaut kā, nezinu, pārstās augt. Ja mēs pastamies S&P 500, tādu vēsturi, paņemsim kaut kāds 70 gadus, 80, kas ir Bloombergā viegli pieejami, var apstīties, kā tās peļņas, jā, ir augušas, viņas ir viļņveidīgi augušas, bet tā līnija īsmā viņa ir vienkārši taisna, ka tas trends ir taisns, viņš nav ar pātrinājumu, nav ar palielinājumu. 6,5–7% gadā ir tas, kā pēdējos 70 gados vidēji ir aug un ar tādu ātrumu turpina augt S&P 500 kompāniju peļņa. Šobrīd ir Magnificent 7, dažus gadus atpakaļ bija kaut kāds Magnificent 3, jā, atceramies, vai Fangs 5, tad tur ir bijušas 11 bankas, tad tur, nezinu, tur vēl pirms 100 gadiem vilcieni. Tur visu laiku tajā ir kaut kāds, kas to maču velk, tāpēc, runā tikai to, ka šīs 7 kompānijas pārstās, nezinu, būt tie vilcējspēki un tas izdzisīs. Nav īsti vēsturiski pamat par to runāt. Jā, tas ir tas, ko es bieži ar klientiem runājot arī teicu, ka, principā, pa lielām esošajā situācijā nav nekas tāds, kas vēsturiski būtu bezprecedenta. Ja? Un tas pats attiecas arī uz tiem Magnificent 7, kad tu teici, tas te jau ir bijis. Man liekas, es vēl tu uzsāri to negatīvo scenāriju, mums kaut kādu gadu rastīt, tur bija 3,200 Zigurdants negatīvais scenārijs, viņš arī pakāpst uz 4. Pasaule mainās scenāriju. Atkal tas ir, liela daļa veido tieši tā kompāniju peļņa, vai ne, tas atskaits punkts, jo tiešām pāris gadus atpakaļ tur bija, uz pāris gadus uz priekšu bija cita līmeņa. Ja mēs skatāmies arī šo pašu 23. gadu, tad vispār, kompānija peļņa pēdējos gados, es pateiktu, viņi principā diezgan stagnējuši, pat tajā pašā Amerikā. 23. gada šie kaut kā $220, vai ne, tas ir tikpat, cik bija 22. gadā vispār stagnācija, kas priekš Amerikas ir, tas diezgan traki, tā pa lielam. Jā. Tas, ko es sadzirdēju līdz šim brīdim, ka lielā mērā notiek zināma normalizācija gan ekonomika, gan likmes, joprojām saglabājas potenciāls gan obligācijām, gan akciju tirgus nav tā kā pārcenots. Jā. Viņš varbūt nav lēts, bet arī nav dārgs. Respektīvi, tad galvenais jautājums, ko var sagaidīt turpmāk pie tādiem ievaddatiem, tā teiksim. Atkal nekas nenotiek pa taisnu līniju, ja, un kas būs pēc 3 mēnešiem, varbūt būs labāks brīdis pirkt vai pārdot, vai, mēs nespējam tādās kategorijās gudīgs īsti domāt, vai ne, vairs, jo ilgāk tajos tirgos atrodies, jo vairāk, to saprot, ja, kad mēģināt tos 3 mēnešus uzminēt, bet tādā lielos vilcienos raugoties, atkal mēs 3 mēneši atpakaļ tikāmies, bija tas pīķis uz leju, vai ne, kad mēs arī minējām, ka ļoti liels tas atrāviens no tas normalizācijas potenciāls jau ir liels. Un tas palielina arī to nākotnes ienesīguma, to potenciālu būtiski. Tagad ir tā normalizācija pret to, kur tirgiem daļai būtu jāatrodās. Viņi zinām mērā ir kaut kāda notikusi. Atkal šī tāda vizualizācija nevajag tur pievērst, varbūt tur cipariem tik sīku uzmanību zīmējamies komata.
Tā normalizācija, zinām, mērā notikusi, tas liekais kaut kāds uzkrātais dēļ kritumiem, augstām likmēm, atdevs potenciāls, viņš nav vai ne šobrīd īsti, bet joprojām mēs nerunājam par to, ka kaut kas būtu pārvērtēts, kaut kas būtu dārgs, kaut kas būtu nesamērīgi, cenas būtu tādas, ka, nopērkot vienkārši tu samaksāji kaut ko uz priekšu. Tā nav. Tie līmeņi ir diezgan, joprojām cienījami, es teiktu tā, perfekti priekš vienkārši palikt vai ne. Pirms 3 mēnešiem atkal atskatoties atpakaļ, mēs teiktu, toreiz bija perfekti arī pirkt, tagad viņi ir, diezgan ok pirkt vai ne. Tā potenciāla atdeva, kā ja mēs skatāmies šādu modeļu formātā, kas ir modelis tikai, vai ne, un vēlreiz, jā, mēs nerunājam par tas nav depozīts. Bija, teiksim, cik kaut kādi 6% vidēji uz nākamajiem 5 gadiem neto sagaidāmā tādam sabalansētam portfelim. Tagad tā ir kļuvusi par kaut kas 4,5. Daudz maz. Spriediet paši salīdziniet ar iespējām citām. Jā. Respektīvi, ja mēs atgriežamies, varbūt vēlreiz ir vērts atgādināt, kā mēs redzam tas stratēģijas un alokācijas, kuras mēs piedāvājam klientiem. Un, šīs, laikam, ir pēdējais, par ko šodien vērts parunāt. Jā, es domāju, pat varbūt tur nav vērts tur iet dziļi, teiksim, tajos struktūrās, katru viņu iztirzēt, bet tā kopējā varbūt vispār kaut kāds tāds vēstījums, kā es minēju, tur mums tas uzsvars nedaudz vairāk uz to Eiropu obligācijās, tāpēc, ka tur šīs riska prēmijas kaut kāds ir vēl, jūtams labāks, teiksim, tāds ir vēl, atšķirībā no Amerikas. Bet tā ir tāda pavisam sīka nianses, kas tā lielos vilcienos to būtību nemaina. Vēl vienīgais, ko es vēl pateiktu, kas mums Eiropas akcijas varbūt patīk nedaudz labāk, bet nevis labāk Amerikas, bet labāk attīstības valstu akcijas. Mums attīstības valstu akcijas ir tāds tāds segments, kur principā portfeļos arī var parādīties, viņš pat standartā parādās, bet tagad skatoties gan vispār kopumā uz to, kas notiek attīstības valstīs, un attīstības valstīm mēs par indeksu runājam, mēs runājam par ļoti lielā daļā par Ķīnu. Ķīnas akciju tirgus tiešām ir relatīvi lēts, un no viņa investori ir izvairījušies, un iespējams pareizi to dara, vai ne? Nedaudz mums, kā saka, sāk atšķirties būtiski virzieni un vispār izpratni par daudzām lietām ar šo valsti. Bet savukārt citi tirgi ir savukārt nav nemaz tik lēti, vai ne, attīstības tirgi, viņi diezgan labi pat ir performējušā, gan daži, bet pārsvarā mēs runājam par teiksim, Latīņu Ameriku vai Indiju, ļoti labi performance ir bijusi. Tāpēc attīstības valsts, sakal, mēs viņu parasti, tomēr viņu iespējams nopirkt kaut kādā tādā tuvu indeksa formātam, kur arī daudz tās Ķīnas, viņš kā indeks Eiropa, principā, izskatās labāk. Ja tu vispār to daļu, kas ir attīstības tirgi, labāk atdot viņu Eiropai pēc novērtējumiem, un tomēr tā ir Eiropa, Eirozona, var to, kā saka, to pašu kompāniju nopirkt praktiski par tādu pašu nosacītu cenu Eiropā, kā kaut kādā Ķīnā, priekš kam tad to risku uzņemties lieku. Jā. Tas laikam arī ir viss, ja mūsu dargiem klientiem jautājumi nav, kuri netika vēl uzdoti, tad ir 2 jautājumi, principā viens, kuru ir vērts nokomentēt iespēju robežas. Tad bija jautājumi par Citadela IPO. Diemžēl šobrīd mēs nevaram pateikt neko vairāk par jau publiski izskanējušo informāciju. Tiek vērtēt dažādi scenāriji, tā skaitā arī IPO, tas ir viens no scenārijiem. Paldies par sarunu, paldies liels, ka atradāt laiku un atnācat šodien. Bija patiešām prieks jūs redzēt, un es jau saku domāt, ka tā ir mana frāze, ko Kristaps saka, ka tas ir lielākais novērtējums un pagodinājums, ka jūs veltāt tam laiku. Paldies vēlreiz. Paldies. Paldies.